Labvakar, cienījamie dāmas un kungi. Game 6 E9 divīzijā starp Ķekavu un Pingvīniem. Pirmā spēle 1-0. Ķekava uzvarēja. Otro spēli izlīdzināja Pingvīni ar 3-1, pēc tam panāca 2-1 vadību, tad Ķekava izlīdzināja 2-2. Bija Game 5, kuru savu iespēju šodien nopelnīt kausu izcīnīja Pingvīni, uzvarot 2-1 bullīšos. Viens par visiem, viss par vienu! Viens apgrīt! Fiks par pie Rīpas uzlādē. Labi tiek garām slāpšos! Šķiet lāpa gaidīja. Mēģinājums nav beidzies. Pankovs ieslēdz skaiņas. Pankovs uzsāka Palovičs pabeidza. Nu, tas bija kaut kas no Henrika Zeteberga laikiem. Citējot Jāni Puriņu, kauss visticamāk iet atpakaļ man bagāžniekā. Dosimies uz Game 7, kas sekos piekdien 8 vakarā Kurbada ledus hallē. Pirmā lieta, mēs spēlēsim no aizsardzības, ja? To bija tā komanda spēlē pietiekami labi un māk mums sodīgi. Vai jūs uzvarēsiet kā komanda vai zaudēsiet komanda? Tas ir jūsu ziņā. Es saku, metiet ar pārliecību un jūs visi izdarīsiet. Tā spēle ir sākusies. Ļoti bija starp divi tāpat vienu vārdsam iziet piespēlu metēt. Ļoti labi nostājušies pajām Pingvīni. Seržants. Ļoti bīstam. Kur Ripa? Ripa vārtos. Ripa vārti. 1-0 Pingvīni. Viens savs ar aizskatā pretimā mazākumā. Metiens. Un atpakašos sežants notiek līdz atkušai Ripai. Nu ļoti bīstam mazākumā. Izveidoši tādu uzbrukumu trietā pat viens. Un šeit ļoti lāpa netrāp par Ripu, kur jau tukšu vārti bija. Tās 3 vārtiem izbrukumu. Tādu iespējas vārtiem mēģina atrast piespēlu stāvo. Jā, vārti! Tukšu metiens. Vārtus. Ričards Fuks gūst katrai vārdus 2-1. Ķekavas treneris izmanto šo Pingvīnu pārtraukumu un dod pēdējās norādes saviem spēlētājiem. Tas, ka Seržants uzņēmies runāšanas lomu. Pingvīniem ir tukši vārti, spriedze ir nereāla. Laba piespēle. 20 sekundes ir palikušas, lai Ķekava sevi varētu saukt par čempionu. Lūdzu kļūdās, piespēle stāvā. Metiens! Tālīdz atvainu. 5, 4, 3, 2, 1 un apsveicam Ķekava!